kad mēs esam klāt pie jums! Breaking the rocks in a hot sun. I fought the low and the low one. I fought the low and the low one. I needed money cause I had none. I fought the low and the low one. I fought the low and the low one. Left my baby and it feels so bad. Yes, my race is run. The first girl I ever had. I fought the low and the low one. I fought the low and Pirmkārt, šis ir Latvijas lielākais festivāls, ja ne Baltijas. Kā jau tu zini, šogad uzstājās 70 grupas, 70 mākslinieki, sauksim tā, vairāk kā 50 grupas un pārējie DJ. Kur vēl Latvijā tāds tik daudz ir? Labi, bet ne jau galvenais kvantitāte ir, galvenais kvalitāte. Man liekas, ka tas foršums ir panākts ar to mājīgumu, kad ir tā lauka sēta. Nav tā kā stadionā, kad ir skatu un viss notiekās tajā. Katrs stūri kaut kas ir, kaut ko var atrast, kaut kas notiekās. 6 vietās mūsu mūzika skan 6 skatos. Šodien 5 vēl nav, tie tur palaist, tie tehnotelts, bet Vispatīkamākais tajā visā, kad tas notiek lauka mājās, ir, kad tas palīdz radīt festivāla gaisotni, nevis tieši kā mūzikas festivāla, bet vispār kā festivāla, ka tā ir kaut kāda izolēta vide, kurā cilvēki ir tomēr vairāk vai mazāk spiesti uzturēties visu laiku. Tas nozīmē, ka viņi nevar aizskriet uz mājām, tur uzvilkt tīras bikses, ja viņi ir iekrituši dubļos vai protams, ja galīgi nepatīk, ka var aizbraukt projām. Es zinu, ka fantastiskajā sešniekā ir viens cilvēks, kuram, kā saka, šīs ir tās lauka mājas. Man interesē, kā viņa vecāki izturas pret šo pasākumu. Kāda ir viņa attieksme? Labs jautājums. Īstenībā tāda līdz šim bija diezgan negatīva. Pagājušo gadu mums bija baigā saķeršanās pēc festivāla, kad viņi ieraudzīja, kas tur notiekās. Un bija jau paredzēts, ka šogad vairs nebūs nekas.
Bet tomēr kaut kā tika runāts, darīts, un beigās sanāca tā, ka pat Fāteris tikai šodien vēlā pēcpusdienā aizbrauc mājās, viņš jau palīdzēja mums to darīt. Jā. Viennozīmīgi. Šitien jaunām izkast. Visi, kas kaut ko metam zemē, metam šeit. Kāpēc mums ir tikai divas zāles? Ja ieraugam kaut ko uz zemes, kaut kādu netīrumu, viņi visi metam šeit. Lūk. Kāpēc krūzīt? Neiet iekšā. Kāpēc krūzīt? Neiet iekšā. Mēs viņu noliekam uz zemes. Mēs darām sekojoši. Saspiežam tā, kad paliek mazas lauskas, kuras visas iebirst lielajā miskas lāzē. Paņem savu lāzīt. Visi tīrs un smuki. Un rīt nevienam nekas nebūs jāmāc. Un liekam šeit. Kāda sajūta, kad tas notiek manās mājās? Sajūta ļoti interesanti, varētu teikt. Ja cilvēki būtu daudz kulturālāki un mēst visus atkritumus tur, kur viņi ir paredzēti, tad būtu vēl jaukāka sajūta. Izvēle nav atkritumos, bet nevar kontrolēt cilvēku masas, kas paši nesaprot, ko dara. Konfektes ar riekstiem, Anna mīl pastaigas svaigā gaisā. Pastaigas svaigā gaisā. Staigāties kaut kur. Anna iet, mīlēties ar kanču. Mīlēties ar kanču. Ūdenspeldes lietu. Annai patīk mašīnas svaigā krāsā. Mašīnas svaigā krāsā. Konfektes ar riekstiem, Anna mīl pastaigas svaigā gaisā. 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 Šī pasākuma leģenda ir tas, ka tas ir vienīgais tāda rakstura pasākums Latvijā. Ok, ir visi tie pasākumi, kas notiek visapkārt, bet tie ir svētki, tas nav kā festivāls. Tieši roka festivāla pamatīdeja šeit ļoti labi parādās tanī Trīnstakā. Ka tas ir festivāls, kur dažādi mūziķi, pretstati mūzikas veidi nav nekas vienots. Visi, var teikt, sastāv no dažādām, katram cilvēkam ir savu ko atrast. Un tad arī ir tas labi būtstāk, un tā ir, kad tur cilvēkiem ir, kur,
Tur arī ne jau tikai viena skatu, lielā skatu, tur arī DJ grupas lielās, tur ir krīšanas, tur ir viss. Var teikt, tā infrastruktūra ļoti līdzīga ir Trinstoks infrastruktūrai. Tas ir Woodstock, tā ir Roskilde, vai tā ir Glausberry, vai tas ir, vai tas ir šitais te Pepsi Ziget. Tas viss ir, var teikt, vairāk vai mazāk. Tie ir festivāli. Как ģērbto grupu Vojceks Vojska! Svārds, kristīgā ticībā par mūžot! Un tagad tas ir jaunajās versijās! Real Steel Dreams! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Cilvēki vispār nezina, kas ir festivāls. Liela daļa tie, kas bijuši ārzemēs, kas bijuši kaut kādos īstos festivālos, tie dabīgi arī vēl kaut kādas paralēlas ar tiem festivāliem. Protams, smieklīgi salīdzināt, bet tas princips, kas darbojās, faktiski ir tāds kā īstajos festivālos. Ir tāda kopības sajūta. Mēs esam speciāli, teiksim, motivēti atbraukuši uz šito pasākumu un uzcēluši savu teltu, un tagad šeit atpūšamies, un pie tam mūsu gadījumā vēl mums nav kā lielos festivālos kaut kāds VIP zonas vai kaut kas tāds, teiksim, tu guli blakus teltī ar nākamās dienas headlineru grupas, teiksim, bundzinieki, jā. Un viņš iet čurāt uz to pašu atteiku, kur tu, un zobs arī tīri turpat, kur tu, un viss tā kopīgiem spēkiem faktiski tā ir festivāli. No praktiskā viedokļa tas ir kaut vai tāds ir izskaidrojums, kad ir baigi forši aizbraukt, pieņemsim uz kaut kādu estrādu un paskatīties kaut kādu grupu, ja viņi interesē, bet pēc tam sākās tās drausmīgās problēmas, kā tikt mājās, kur palikt par nakti, braukt ar mašīnu piedzēršamies vai nedzert vispār, jā, tur, nevar normāli īstenībā, tas man liekas rada visu laiku kaut kādas stresa apstākļus, tas nevar normāli atpūsties.
for our problems. That is why we've grown. See the house nail clouds take load. It's a sort of pride which I may say so, because you are upright, you're upright. Oh, it's the highest pride which I may say so, because you are upright, you're upright. Oh, it's me who's got me like down. Now you see who's out of your ground. Listen up, the towers of the Katrs dara to, kas viņam ir tāds vairāk atbilstošs, specifisks. Jā. Piemēram, Jensens, viņš neķerās pie tehniskām lietām. Viņš nekā, es pieņemu, ka nerubīja no tām lietām, vai arī izliekās, ka nerubīja. Viņš vairāk organizē, blokējās riteni apkārt, dala biļetes, tur runājās muzikantiem, bet tas arī ir darāms darbs. Kaspars un Ils, piemēram, mums ir tie praktiskākie puiši, viņi nago, velk elektrību, visu ko. Mārtiņš Blanks, viņš visu prot. Bet labi, par to es citreiz pastāstīšu. Mēs bijām darbā, tas darbs bija. Tā nebija nekāda atpūta, tas bija tīri tāds skrejiens, liels maratons. 3 pāri novalkāt zeķu. Jā, zābaki izturēja. Ļoti vēlos, ka šis būtu pēdējais festivāls. Es domāju, ka tā arī būs. Ir pazaudētas 4 vasaras no manas dzīves, rīkojot šo visu. Tāpatās arī visiem pārējiem pušiem. Katrs izklaidējās kā māk, un mēs izklaidējamies šādi. Es nezinu, ar ko mums ir labāk vai sliktāk, bet tā ir mūsu brīvā laika nosacīta vasaras pavadīšana. Zinu, ka nākošo vasaru toči negribēšu šo darbu darīt. Un nākošo gadu es pat laikam centīšos maksimāli izvairīties no tās mūsu kompānijas vienalga. Bet tāpat jau kādreiz atkal kaut ko uztaisīsim. Īstenībā mēs esam viens otram jau pēdējā laikā tā norēbušies, kad jā, dēļ visu. Kas notiek pēc tam? Pēc tam, piemēram, Nils ņem atvaļinājumu 2 nedēļas un brauc Latgalē mežā dzīvot viens pats. Jā, es ar tā gribētu, bet darbs neļauj, bet labprāt. Mēs dzīvojam, lai izklaidētos. Jūs dzīvojat, lai izklaidētos? Bet priekš tam, lai izklaidētos, ir nedaudz jāpastrādā. Nu jā. Bet šeit sanāk arī izklaidēties, ir vairāk strādāt? Šeit uz vietas mums sanāk tā, ka nevar saprast, kas ir vairāk izklaidēties vai strādāt. Reāli sanāk tā, ka vairāk sanāk strādāt. Un izklaidēties, tas ir tad, kad ir visi darbi padarīti. Kurā brīdī tas ir? Reāli visvairāk izklaides rodās pēdējā dienā, tā, kad tiešām viss ir noregulēts un viss jau pasākums iet uz beigām. Tad tikai sākās īstās izprieces priekš F6. Un, protams, visjaukākās lietas ir before partijas un after partijas. Jā, tas ir neatņemams sastāvdaļas, kas sanāk visjaukāk. Kas tā pa dziesmu? Kas tā pa dziesmu? Tu cietumā sēdēs. Žulīte, paņerdziet, esiet smieklīgs, lūdzu. Ok, tagad būs mūsu jaunais ja jūs dzirdējāt vakar, tad vakar par radio skanēja mūsu jaunais singls, ko mēs tagad jums izpildīsim. Mums ir tāda grupa, mēs spēlējam coverus, nevienam viņi neinteresē un tā. Neviens mums nekur neaicināja, tāpēc mēs uztaisījām festivālu, lai paši varētu uzspēlēt. Gribētu, lai mūs 3 reizes gadā klausās. Trīnstoks festivāls, Mākslas akadēmijā karnevālu. Un tad vēl kaut kad jaunā gadā, piemēram, mēs šogad bija ar vienu balīti. She was the best damn woman I could ever see. Wanted no applause, just another course. They made a meal out of me, came back for more. Had to pull me down, take another round. I went back in the ring to take another swing. Cause the walls started shaking, the earth was quaking. My mind was aching, and we were making. Look at you, try me all night long.
got the motor clean. She was the best damn woman that I've ever seen. Want to know about my back and never let the top. Kārlis, Kaža no lauku mājām. Un tas ir mūsu metinātājs. Metinātājs Jozefs. Ļoti patīkam sajūta. Ieteiktu jums visiem tā kā mēs vidē. Nepareizi! Nepareizi, Jūradāji! Un tagad nākamā dziesmā. Jā, nākamā dziesma, šito mēs nospēlējām, tad nākamā dziesma ir veltīta Gunāram. Gunāram no Kalniņa dzimtas. Paldies! Un nākamā dziesma ir veltīta Sandrim. Sandrim B no Sundažiem. Paldies! Un nākamā dziesma ir veltīta Elvisam. Elvisam L no